Mani sauc Rolands. Pamatā nodarbojos ar apziņas procesiem, bet par cik mums arī uzturs ir saistīts ar mūsu apziņas izmaiņām un transformācijas procesiem, mehānismiem. Es arī kādā dzīves periodā nonācu pie tā, kad vajag papētīt to dziļāk, un kā vislabāk papētīt, tas ir pašam caur sevi. Darot kaut kādas lietas, prakses, nodarbojoties ar kaut ko, redzot rezultātus, saprotot, kā tas notiek dzīvē, kādi ir rezultāti pašam, kādas izmaiņas notiek un tā tālāk. Ja? Līdz ar to es kaut kā, protams, meklējot arī internetu dzīvēs un visur, kur pie kādiem dažādiem skolotājiem, pasniedzējiem braucot, kaut kādas prakses apgūstot, kas ir saistīts tieši arī ar uzturu, ar mūsu enerģētiskajiem procesiem. Mums visiem liekas, ka mums vajag, lai būtu enerģija, vajag ēst, ja? Un savādāk kā mēs bez ēšanas varam dzīvot. Es uzreiz varu pateikt, ka nevienmēr vajag ēst, citreiz tieši dēļ ēšanas mums mazāk enerģijas paliek, mums ir grūtāk dzīvot paliek un vēl daudz visādi problēmu. Ja? Bet nu par to mēs laikam. Un tas jau patiesībā, ko Aleks saka, tas jau ir dabīgi, jo viss tas, kas mums ir apkārt, ir paredzēts, lai mēs ar to iedarbotos, tā skaitā arī ēdiens. Tikai redz, mūsu tā dzīves kvalitāte zināmā mērā sasaistās ar to, ko mēs lietojam uzturā un kāda rezultāti mums pēc tam dzīvē ir. Un no vienas puses, ja tev gribās un tu sev liec kaut ko, tev bojājas noskaņojums, no otras puses, ja tu neliec sev to, ko tev gribās citreiz, jā, es runāju par kādreiz kaut ko nepārāk veselīgi, ja, tu mums bojājas veselīgi. Mums vienmēr atrodamies tādā kā līdzsvaru meklējumos starp diviem svara kausiem, vai tā veselība, vai tas noskaņojums, uz ko mēs liksim. Vai arī kas tur bijis? Principā sulu dzeršana, pats pēdējais, tu pārties tikai no sulām, ka neēdu vairs pat augļus, tikai to izspied. Bet tur arī tā sulu dzeršana tad ir ļoti minimāla pēc mazēšanas, ja, jo, ja mēs skatāmies, cik mēs vienā sulas glāzē varam izspiest ābolus, vai dzīvē mēs tik daudz ābolus varam apēst vienā piegājienā, jāskatās, ja, jo visas tās vielas, kas tajā ābolā ir, viņas jau atrodas tajā glāzē, un vai mums vajag tik daudz, ja citreiz pēc vienu ābolu, ka principā tev vienai pietiek, jā. Glāzēt līdzdzer, ka viņas nav. Jā, bet nu toties tur viss tas mikroelementu apjoms, tas viss tur iekšā ir tāpat tās tiek. Kā to mēriņu, teiksim, kad ir pareizs ēdiens? Kādi parametri un kāds mērķis? Pareizs ēdiens? Jā, mēs ir jābūt diezgan dziļām zināšanām par to, kā ir iekārtots cilvēka organisms, kā ir iekārtota daba, kā ir iekārtota cilvēka apziņa. Un tad tev tas viss saliekas kopā un saproti, kas ir pareizi tev šī brīdī atrodoties. Jo mēs jau esam ne tikai dabā, mēs esam sociumā. Un daba un sociums tie divi dzirnakmeņi, starp kuriem mēs maļamies iekšā. Ja? Atkarībā uz to, uz kuru pusi mūsu apziņa vairāk nosliedz, tāds mums tik pareizs vai nepareizs mums būs tas uzturs. Ja mēs esam vairāk piesaistīti pie sociālajiem procesiem, lielākoties mūs ietekmēs tā vide, kurā mēs apgrozamies. Ja mēs esam tuvāk pie dabas atrodoties, ja, dzīvojot saskaņā ar dabas ritmiem un procesiem, mums būs vieglāk aiziet uz to uzturu, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs labi justos. Kas ir tie iekšē? Es varbūt papildināšu vēl vienu lietu, jo mūsu medicīna un zinātne, gan Amerikā, gan kur citur, viņa vēl nav tik attīstīta, lai varētu noteikt visas tās lietas vienlaicīgi vienā kaut kādā laika brīdī. Tāpēc, kad, ja runājam par analīzēm, tas nozīmē, ka tev visu to, ko arī Dārta minēja, kad ir jāzina miega kvalitāte, ir jāsaprot enerģētiskais līmenis. Kā tu noteikti cilvēku enerģētisko līmeni ar analīžu palīdzību? Tu nenoteikti, tikai pēc viņa dzīves uzvedības kaut kādiem paterniem, pēc vēl kaut kā, jā, un ja tev tas viss ir jāsaliek tanī mirklī, ka tu esi paņēmis visu vitamīnu un minerālu vielu un vispārējo vielu analīzi, lai saprastu konkrēti tajā mirklī, tāpēc, ka tas viss mainās, mums pat ne pa stundām, pa minūtēm mainās tas viss. Atkarībā no tā, kā tev teica, izejot saulē, tev jau nāk iekšā D vitamīns, jo nesēdi izolētā telpā pastāvīgi, ja, kurā tev nenotiek izmaiņas. Mēs visu laiku mēs pat parunājoties viens ar otru, šeit, ja, komunikācijas procesā mums jau mainās
mūsu vitamīnu un minerālu vielu īpatsvars. Mūsu vielmaiņa mainās no mūsu noskaņojuma. Mūsu noskaņojuma nosaka hormonālie stāvokļi, hormonālos un emocionālie stāvokļi. Līdz ar to mēs saprotam, ka medicīna nav spējīga to visu izmērīt. Neviena zinātne to nespēs izmērīt, kā vienīgi tu pats to varēsi pateikt. Un tāpēc es pats arī sākumā tur tik iedziļinājos arī kaut kādās vielu pētījumos. Es beigās aizgāju to, kad es sāku meklēt, kādu hormoni ietekmē kādu vielu rašanos un tā tālāk. Tad pēc tam mēģināju pielikt klāt stabulu, taisīju pielikt klāt emocionālos stāvokļus, enzīmi, fermenti, visu pārējais, kas tur nav veseli čūpjā, kas mūsos pašos jau ir. Mums pat nevajag neko bāzt sevi iekšā, vienkārši atkarībā no tā, kā tu šodien jūties, tas viss ģenerējās un rada tev atbilstošo analīžu rezultātu, ja, patiesībā. Nevis no tā, ko tu sevi ieliec iekšā. Tas, ko mēs sevi ieliekam iekšā, patiesībā, atkarībā no cilvēka, bet patiesībā, pieņemsim, kāpēc vēl viena svarīga lieta, pat tad, ja tu ēd kaut ko sliktu, nekad sevi nenosodi par to. Ja, jo tas, ka tu nosodi, tev radīs vēl lielāks vielmaiņas traucējums nekā tas, ka tu esi apēdis to lietu. Ja? Ar baudu. Ja? Un tieši tas, un te parādās tāds kā nesapratni, kā, ja es ēdu to, tad man jāceļās tam līmenim, bet viņš neceļās, tāpēc, ka es esmu priecīgs, ja? Vai tieši pretēji bēdīgs. Ja? Vai neesmu noskaņā, jo kāpēc sievietēm bieži dzelzs trūkst organismā, ja? Tur vēl kaut kā sevišķi, kad ar grūtniecību. Ja? Tas nav tāpēc, ka viņas pa maz naglas sevi ir iedzinuši, ja? Vai vēl kaut ko apēduši ne to. Ja? Tas ir tāpēc, ka viņas atrodas specifiskā psihoemocionālā stāvoklī tajā brīdī, kas izraisa konkrēts vielmaiņas procesu. Ja? Un viņas var ēst tur, ja? Nu, tur var pat taisno asinīs laist to dzelzi, ja? Bet, protams, viņš uzrādīs, ka tur ir tas dzelzs. Ja? Uztais analīzi, asinīs ir, bet vai viņš aiziet līdz šūnām, vai viņš baro tos orgānus, vai visur tur nonāk tas dzelzs, tas ir cits jautājums. Un tad, lai tas tur nonāk, tad tev ir jākārto sava dzīve, nevis tikai uzturs, tā kā sākumā bija parādījis, ja, kā mēs uzturu veidojam, tas ir viss mūsu dzīves aspekts. Patiesībā. Un tikai tādā veidā skatoties, mēs patiesībā varam nonākt pie tā sava šī brīža uzturu. Tas nenozīmē, ka tas uzturs būs uz visiem mūžiem. Tas uzturs mums mainīsies. Katru dienu mēs varam, šodien es varu būt gaļādās, rīt es pamostos, es saprotu, ka es esmu vegāns. Ja. Un visu no šodienas es veģetārīts, jā, un svaigādājs, jā, un tā tālāk. Es gribēju vēl patliecināt, ko teicu par to pulsu mērīšanu, tas ir arī viens laba lieta, bet tāpat arī, ja piemēram cilvēks saka, ka viņam dikti gribās tur ēst kaut ko, jā, ko mēs parasti darām, ka mums dikti gribās, mēs pielādējam sevi ar to iekšā, vai ne? Bet ir tāda interesanta lieta, kad gribās jau mums ne jau zarnām un kuņģim gribās to papēst, ja, to garšu. Mums smēlē viņu gribās patiesībā, un to sāta sajūt mēs jau gūstam ar to garšu. Bet kur mēs to garšu gūstam, visvairāk tas ir turot mutē. Tad paņem nevis daudz, bet patur ilgi viņu mutē. Protams, var rasties pēc tam tāda nepatīkama sajūta, ja, ka tev tur jau mutē jau tas siers pārvērties par pienu ir atpakaļ, ja, vai kefīri, ja. Bet tu patur, tu to garšu dabūs. Nu, tur ir daudz baktērijas, mikroelementu, vispārējais. Mums jau patiesībā lielākā daļa visu uzsūtas caur mutes bļotādu, un mums ieslēdzās mūsu gremošanas sistēmā un zarnu sistēmā sāk jau izdalīties vajadzīgais baktērijas. Un atklāt uzreiz tādu maz noslēgumu, ka patiesībā jau mēs pārtiekam nevis no produktiem, bet no baktērijām, kuras mūsos dzīvo. Ja? Lai mēs tas bija dziļāks tāds process, no kurienes tā enerģija rodās mums dzīvē. Jā, un tad, ka mēs baktērijas tā kā asinfiltrē iekļūst vai kā? Kas tad? Tas baktērijas tā kā asinfiltrē iekļūst? Nē, tur savādāk bišķiņ tas notiek. Tur ir runa vairāk par to enerģiju, par ko mēs... Nu, jā, tur ir vairāk ar enerģētisko, ar strāvu principā saistīts tas viss process, jā, jo mēs to enerģiju gūstam. Tā enerģija jau ir tieši tā pati strāva, kas mums ir rozetēs, jā, tikai jautājums, cik mēs esam spējīgi viņu paši ģenerēt un uzsūkt savā organismā, jā, caur mūsu visām šūnām, membrānām un visu pārējo. Tā enerģija mums ir svarīgais elements, kas ir nepieciešams, lai mūs uzturētu. Jā. Mums tikai māca, ka vajag ēst, lai būtu daudz proteīnu, olbaltumvielas un visu pārējais. Jā, patiesībā enerģija. Pats no savas pieredzes ļoti labi zinu, ka neēdot ir vairāk enerģijas nekā cilvēkam, kurš normāli 2 reizes vai 3 reizes dienā ēd. Jā. Tas, jā, droši. Vai tajā brīdī, kad man ir bijis tā, ka es kaut kādu brīdi ēdu, tā
dienas ēdu, bet salīdzinoši maz. Un tad ir tāda sajūta, kā vieguma sajūta. Tāds tā kā ļoti bieži ir karsti. Liekas, ka enerģija ir tik ļoti daudz, tā kā tāda sajūta, ka viņi nav kur likt. Vai tā ir enerģija, tas karstums? Tas ir enerģētiskais process, kas aktivizējās. Mums ir dažādas pakāpes notiek, ja mēs nodarbojamies vispār ar tādu enerģētisko vai prānisko uzturu, tad tur vēl visādi daudz interesanti specifekti sāk parādīties dzīvē, ja? Tieši no neēšanas, var teikt, lai gan patiesībā neēšana tur vispār nav svarīgi, tur ir svarīgi, kas notiek tevi iekšā tajā brīdī. Tu vari arī nedaudz kaut ko ēst, ja tu gribi. Jā, bet tur ir, piemēram, dažādas enerģētiskās prakses, kuras es mācījos pie tāda cilvēka, Dmitrijs Lapšinovs, varbūt ir dzirdēts kaut kur, ja. Viņš no Krievijas ir, viņš 4 gadi bija prānēdājs, nodarbojas dažādām daostu tradīciju praksēm un visādas tur elpošanas, neelpošanas un iekšēju orgānu masāžu tehnikām un dažādām citām tehnikām. Ja kādreiz braukāju pie viņa, mācījos, izgāju visus tos viņa kursus, ko viņš piedāvājis bija. Tur viņš pats arī skaidroja, ka ir ļoti daudz tie procesi, kas notiek ar mums enerģētiskā līmenī un arī apziņas procesi, ja, tad mainās mūsu uztvere par apkārtējo pasauli, par lietām, par vispāriem. Mēs principā kļūstam par citiem cilvēkiem pakāpeniski. Mēs redzam savādāk lietas, mēs savādāk domājam, mēs savādāk jau uztveram visus cilvēkus apkārt un vispārējo. Jā, tā kā tas maina mūsu patiesībā, ja mēs redzam sevī kaut kādas negatīvas kvalitātes dzīvē, jā, tad tas ir pateicoties tam, ka mums trūkst enerģijas. Mēs nevaram ar sevi tikt galā, mums kaut kas pietrūkst, tāpēc mēs paliekam negatīvi noskaņoti vai kaut kādā veidā savādāk nepilnīgi, ja, kaut kādā skatījumā. Kāpēc? Tāpēc, ka mums kaut kas pietrūkst dzīvē. Un, ja mums nepietrūkst, mums vienkārši ir, kā lai saka, jāsāk domāt par to, kas tad ir tas, kas mums patiesībā pietrūkst. Vai tas bija tas siera gabaliņš, kas mums dzīvē pietrūkst, lai es justos enerģētiski piesātināts vai kaut kas cits. Vēluma attiecība, teiksim, mēneša šķērsgriezumā starp kobaltumā un traukiem nulītībā. Skatīt. Es veicinos varētu. Zini kā, tas būs ļoti individuāli, tāpēc es nekad nepieturos pie... Es vienkārši pastāstīšu vienu, varbūt, gadījumu ar cilvēku, kur atnāca. Viņš arī ļoti bija zinošs, viņš bija ļoti daudz izpētījis visādas lietas, varbūt nebija mācījies, studējis to visu, bet viņš gadus 7 bija pavadījis pētot, izzinot dažādas lietas tur par uzturu un visu pārējo, jā, un tad viņš saka, kāpēc ir tā, kad es it kā ēdu pareizi, bet man dzīvē visi slikti, mana veselība problēma. Viņš nāca pie manas viscerālo masāžu, tā kā veicu vēderu masāžu, jā, un tā tālāk. Tad viņš man saka, es tur šito ēdu, šito neēdu tik daudz un skatos, cik daudz vajag to, un tad cenšos tur gavēt un tā tālāk. Saka, ir viss pavisam vienkārši. Tavs dzīvesveids neatbilst tavam uzturam, tāpēc tu arī nejūties normāli un labi un veselīgi, un tu jūties it kā ēdot veselīgi, jūties slikti pats visu laiku. Te parādā, to mēs varam ļoti labi redzēt, tad, kad cilvēks aiziet iekšā kaut kādā, teiksim, specifiskā uztura ievirzienā, kā viņš pats mainās, vai viņš paliek īgnāks, vai viņš paliek tur dusmīgāks, kašķīgāks, vai viņam āda paliek pelēka, vai viņš tur sāk krunkas veidoties, straujāk noveco, vēl kaut kas, ja? Tas viss liecina par to, ka viņa uzturs, es runāju par ilgtermiņu, es nerunāju tur 2-3 mēneši, ja? Ja viņš, teiksim, aiziet kaut kādu gadiņu, 2 jau aizgājis tajā uztura formātā, ja? Un tu redzi, ka viņš jau ir kaut kāds jau palicis pavisam cits cilvēks un nav vairs tik foršs, kā viņš bija kādreiz, ja? Protams, mums foršums tas tāds subjektīvi mērākli, jā, vai vērtējums, bet jebkurā gadījumā tu redzi, ka cilvēks ir savādāks nekā viņš pirms tam bija. Lūk, jo, kāpēc saku, tas nav 2-3 mēnešu jautājums, tāpēc, ka 2-3 mēneši mums notiek ļoti daudz radikālas pārmaiņas iekšējā organismā. Jā, tur, kas saistīts ar visiem mīkstajiem audiem, tā kaulu sistēma mums mainās 7 gadus, jā, tur viss tur iekšējā audi, tur ir kaut kādu mēnešu jautājums, jā, kamēr tur mainās tās šūnas un vispārējais.
Lūk, un jā, ja pēc tiem 3-4 mēnešiem joprojām redzam, ka nav viss kārtībā ar to cilvēku, varbūt visticamāk liecina par to, ka tas, ko viņš ēd, neatbilst. Vai viņam tur nav svarīgi pa daudz olbaltumvielas vai pa mazu olbaltumvielas, vienkārši viņš kaut ko ne to ēd. Ja viņam prasās olbaltumvielas, jo viņa dzīvesveids prasa, tad viņam viņas ir jālieto un viss. Kamēr viņš nonāks šeit galvā vai apziņā savā uz to formātu, viņš sāk savādāk redzēt to pasauli. Te ir tas moments, ko mēs runājam, pirms tam, kas teiks, ka mēs jau patiesībā pa dzīvi ejot mainam sevi. Ja mēs nemainam, man būs kā reizes 5 tēma par pārmaiņām dzīvē, ja es stāstīšu, ja, ar to saistīt, ja. Jo visa dzīve jau ir par to, ka mēs mainamies. Tiklīdz mēs kādā brīdī pārstājam kaut ko mainīt sevi, tā mums uzreiz sākās kaut kāda stagnācija, degradācija un visu pārējais. Jā, mums nekad nav miers. Kamēr cilvēks ir dzīvs, viņam nav miera dzīvē. Viņam visu laiku ir jākustās un jāmaina kaut kas. Tiklīdz mēs saprotam, nu šo izdarīšu un būs miers, tas nozīmē, ka viss sāksies degradācija. Ja? Tādā brīdī nekad nav miers. Tad, kad mēs meklējam mieru, tad mēs arī mirstam. Ja? Ja mēs gribam dzīves laikā rast mieru, tas nozīmē, ka mums apnicis dzīvot. Ja? Kad mums ir apnicis dzīvot, tad, kad mēs runājam, ka mums pietrūkst enerģijas šeit dzīvē. Tas nozīmē, ka mēs jau mirstam, ja mums pietrūkst enerģijas. Un izējot no šī te, es arī ieteiktu skatīties cilvēkiem to, kas mums ir vajadzīgs. Ja mums kaut kas ņem nost enerģiju, ja, nu, tad cenšamies to nelietot. Lietojam to, kas mums dod to enerģiju dzīvē. Vēlmi dzīvot, baudīt, nezinu, piedalīties visu tādā. Mans problēma par to enerģijas līmeni, ko jūs teicāt, ka ir daļai izmērīt. Daļai var, jā. Velo ergometrija vai 6 minūšu soļu tests, zināt, vai to savu. Ir problēma, kad aizturiet. Cilvēks var ēst gadus ietus nepareizi tikai pēc tam. Saprast, jā, jo ir uzkrājies, jo mēs izmēram to, kas ir uzkrājies mūsos, nevis to, kas ir ienācis tikko. Tas arī ir tas, ko Aleks teica, par cik gatavojās tas kurs, ja, vai tas retrīts, vai kā tas tiks noformēts, ja, tad šī te lieta, ko Aleks arī organizē kopā ar mums, ja, tad viņi jau ir tas instruments, kas tev iemācīs vai iedos iespēju pašam sevi sajust labāk un saprast, ar ko tev tālāk ir jāiet, kas tev jādara dzīvē. Ja kas tev ir jāēd, piemēram, šobrīd tev varbūt tas ir jāēd, jo tas organisms tam ir gatavs, un kas ne tādā veidā tu nezaudēsi savas dzīves kvalitāti līdzinē, varbūt uzlabosi. Ja? Bet, ja tu pieņemsim radikāls ieliks, tur nezinu, svaigēšanā vai prānēšanā, ja? Tad iespējams, tu pēc pusgada vai pēc gada atradīsies ar aklo zarnu slimnīcā izgriezt, ja? Vai vēl kaut kas notiksies. Ja? Ne jau tāpēc, ka tu tur kaut ko kaitīgu apēdi vai neapēdi, bet tāpēc, ka tev iekšējais stress vienkārši pacelsies uz tādam līmenim, ka sāksies iekšējo orgānu spazmus, tur aizvērsies ciet baktērijas, sāks vairoties, tur aklajā zarnā parādīsies iekaisums un vēl visādas problēmas. Ja? Tā kā mēs varam pat darot it kā zinātniski pierādīts pozitīvas, pareizas lietas, mēs varam novest sevi pie nevēlamām sekām bēdīgām. Tā kā ir jāskatās vairāk tomēr no sevis pašam izejot. Jā, ir lietas, ko mēs noteikti varam pārbaudīt un saprast, ko šodien vajag, ko nevajag darīt. Ja mēs redzam, ka tur radikāli problēmas ar kādiem hormoniem, līmeņiem, asinīs, mēs saprotam, ka ir problēmas, jāsāk meklēt risinājumus, uztaisot analīzi. Bet tas nebūs galvenais noteicošais faktors, kā to atrisināt. Mums ir iespēja ieraudzīt problēmu, bet nav iespēja atrisināt tās problēmas, tāpēc, ka tur viņas zināšana par kopējo procesu. Ja? Lai cik mēs to cilvēku ķermeni pētītu, mēs redzam, ka jau tik gadus atpakaļ likās, ka viss jau ir izpētīts, bet vēl atrod un dziļākus līmeņus un dziļākus. Un es uzreiz pateikšu, ka tas ir nebeidzams process. Kad viņš pabeigsies, ka medicīna apvienos ar okultismu kopā. Tad tādā brīdī mēs sapratīsim, kā mēs esam iekārti. Pagaid, bet tas nākamgad, ja? Nākamgad. Mēs šogad vienojam, nākamgad pabeigsim. Ja? No tādām spēcīgām enerģētiskajām praksēm jau nav pierasts. Kā bija? Es nespēju beigt vienkārši. Jā, ir Riki iegāja tajā plūsmā. Tas ir labi, jā. Es domāju, ka viss tur bija grūti kā apsāsties, jo viss bija, tagad viss tur. Šeit notiekās, nu viss. Jā. Tā ir. Sasniegt to, ko jūs teicāt, ka tas pēc tam sākās
apkārt. Jā, veidojās. Es vēl pastāstīju, šī praksa ir, viņai ļoti daudz pielietojumu, jā, man ir tāds kurs praktiskā gaišredzība, kurš kā reiz, starp citu, būs no 30. augusta sāksies. Un tur es arī šo te praksi dodu, tikai es viņu tur dodu citam nolūkam, jo tas, ko tu minēji, ka sāk tur griezties, jā, patiesībā, tā kā es mācījos uz Ukrainu, braukāju pie diviem tādiem pasniedzējiem, dzimtas zināšanu glabātājiem, saucamajiem, jā, kuri, diemžēl, vairs nav starp dzīvējiem šobrīd. Viņi teica, šī prakse ir tā, kas tev pasargās jebkurā dzīves situācijā. Tā kā mēs viņu veicam attiecīgi konkrētu laika periodu, tev veidojas tāds magnētiskais lauks, ka tev nekas slikts ar tevi nevar notikties, un tu piesaistīsies tikai pie tām lietām, kas tev ir vajadzīgas. Tā veidojas vienkārši mēs iegriežot, teiksim, pastiprinot enerģētisko plūsmu, caur sevi ap mums sāk veidoties magnētiskais lauks. To pat var mērīt, pieņemsim, tad, kad es runājos arī ar to pašu Dmitriju, ka brauc viņš tagad tur savos, tur ne Tibetos, bet Ķīnā, kur viņš tur brauc mācīties, jā. Viņš teica, viņiem bija vesels bars ar čaļiem jauniem, viņi ar cīņas mākslām nodarbojas, un tur ir konkrēts prakses saistīts ar dzelzs skreklis, latviski viņš saucās, jā, ka tu pastiprini savu ķermeni tā, ka tev ar šķēpu nevar izdurt cauri, tur gulēt uz naglām, tur ar kuvaldu pa galvu pāršķeļ kaut kāds 3 betona blokus, jā, un tev nekādas traumas, nekas nav, jā. Un viņš saka, ka tur ir konkrētas prakses, kuras pildot, vari saist cilvēki, kas ir apkārt, jā, jo pieņemsim, viņš saka, viņi kaut kādi tur 15 vīrieši bija, kas pildīja vienu praksi vienā ritmā, vienā kaut kādā, nu, teiksim, tempā vienādā, teiksim, līdzīgā. Viņi pildīja, viņš neatceros, teica, kaut kāds vairāk kā 1000 reizes, cik to viņš precīzi neatceros. Jā, un tā telpa, un vide viņa ārā to pildīja, tā vide bija tāda, ka neviens cilvēks nevarēja pienākt pat klāt pie viņiem. Viņiem bija tik ļoti, kā lai saka, sablīvēts tas lauks apkārt, kad reāli fiziski neviens nevarēja pietuvoties, bija grūtībām ieiet iekšā tajā telpā, tāpēc, ka bija biesas tas viss palikas, jā, kur viņi pildīja to tehniku. Nu, specifiski tāds, tur ir tāds bišķiņ vairāk uz sasprindzinājumu ķermenī, kur interesanti, tev ķermenis vienlaicīgi ir atbrīvots, te pašā laikā maksimāli nostiepts, jā, un tu pildi kustības tādā stāvoklī. Jā, kā tu vari nostiept maksimāli un esot atbrīvojies. Ja? Tur tāda specifika. Ja? Un tad tieši to enerģētisko plūsmu palaid maksimāli daudz ar saviem visiem nervu sistēmu un saitēm un visu pārējo. Ja? Tur arī tas spēks parādās vēlreiz. Un tad, kad mums iekšā ķermenī ir liels spēks, tad arī tas spēks sāk parādīties ārpus mūsu ķermenī. Nu, tās tāds vairāk vīriešiem tās prakses, bet vienkārši ar to, ka viņas tiešām var sablīvēties. Nu, tad tevi tas lauks, ja tu viņu regulāri pildi, tad tas lauks vienkārši tevi rada tādu kā aizsargu kupolu, tevi tā to varētu pasaukt. Nu tā, tas par to, jā, kas griežās mums tur apkārt. Jā, mums jau ir, mēs jau arī esam, mēs te runājam par fizisko ķermeni, nu, bet noteikti visi jau zina, ka mēs esam ne tikai fiziskais ķermenis, mums ir vēl daudz citi dažādi izpausmju veidi, ja, ko mēs saucam par enerģētiku, par kaut kādu ēteru, par kaut kādiem emocionāliem stāvokļiem, par kaut kādiem mentāliem procesiem, ja, magnētiskiem laukiem. Nu, daļa no tā ir mērāma, daļa vēl nav mērāma, daļa ir tikai ka mēs spējam apzināties, ka kaut kas no tā notiek un ir un eksistē mūsu dzīvē. Jā, bet, tā, mēs jau tur runājam, ka pagaidām kamēr zinātne ar okultismu neapvienosies, jā, vai ar ezotēriku, tikmēr mēs nevarēsim nonākt pie tāda kopējās ainas, kā tas darbojas. Tāpēc es cenšos savās smadzenēs to visu rast vienojošos elementus, kādā veidā tas viss vienojās kopā un skaidro viens otru, papildinot, nevis izslēdzot. Tā drīzāk. Okay. Nu, mums ir vēl iespēja kaut kādas aktualitātes izteikt. Un tad mēs varētu noslēgumā arī par to badošanos ar gavēšanu padalīties. Kas tas ir, kā to darīt, kā sagatavoties, kā iziet, kā veikt. Centrāli šīs prakses ir tas, kas mums ļauj uztaisīt to pārslēdzienu uz tiem iekšējiem enerģijas avotiem. Nu, bez viņām, protams, arī cilvēki dara un tā, bet varbūt tas nav tik... Ir vieglāk, es uzreiz varu pateikt, kad ir arī, kad es braucu mācīties, kā tur tas šī ciguņu viņiem, ja,
Tas ir enerģētiskais ciguns par enerģētisko uzturu. Ja? Un pildot tur tās konkrētās prakses, ir tiešām tā sajūta. Es pat nebiju fokusējis uz to, kad es neēdīšu vai ko, bet tu vienkārši pārstāji gribēt ēst. Jo tu viņas vairāk pildi tās tehnikas, ja? Jo tu saproti, ka tu vispār pat nevari. Es vienmēr stāstu, es aizbraucu uz turieni, tad 3 dienas mēs pavadījām, katru dienu praktizējot, bet nebija tā, ka visu dienu mēs to darījām, mēs pa dienu atnācām. Neatceros no kādiem 10:00 līdz kādiem 3:00 bija tās nodarbības, ja? Visi ar pārtraukumiem pa vidu un visu. Un viņš saka, tagad pusdienu pārtraukums, ejiet tur kaut kas grib paēdat un tā. Tur nav nekā, ka visu tagad mēs neēdīsim asketiski, ja pildam prakses un ēdam. Tas bija Pēterburgas centrā, kaut kur atradās tā nodarbība viesnīcā lielā. Un tad, attiecīgi, es tā domāju, kaut kas jāaiziet, kā domāju, iešu kaut kur ēst uz kaut kādu rēsturi, kad negribās, vispār neprasās. Mēģināju saprast, ko es ēdīju, bet nevar saprast, jo neko negribās ēst. Es domāju, aiziešu līdz tirgu un nopirkot augļus, staigāju pa tirgu, arī kā nevienu augļu negribās ēst. Un es domāju, labi, paņemšu 3 ābolus, vienkārši, cik es tās ienācu tirgu aizgāju. Apsēdos tur ar pārējiem kolēģiem runāties, domāju, jāpēd ābols, iekodos vienu kodienu ābolu, es saprotu, es vairs negribu, man pa daudz tas viens kodiens, un es to ābolu tā arī atstāju tur uz galdu nokūst. Es saprotu, ka vienkārši neprasās, vairs nevar ielikt iekšā un liekas, ka tas ir lieki. Tad, kad tu sajūti, kad ēdiens paliek liekas, tu saproti, ka tev kaut kāda praksa ir ieslēgusies. Es nebija kaut kāda pārliecības, nekad tā baigi neesmu tāds fanātiski, nekam neticu. Man var stāstīt visādi skolotāji, visu kaut ko, kamēr es pats sevi nepamēģinu, man tā kā, tev varbūt tā liekas, man tā neliekās, jā, mēram tā darbojas. Par to autofagiju, jā, tur ir tas process, kad ir vēl tāda lietiņa, ja, par to, mums šūnās ir tādas lizosomas, jā, un tur, nezinu, cik gadus atpakaļ, bet ne pārāk sen, it kā tas jau patiesībā jau sen bija visiem zināms, bet beigās, nezinu, cik gadus atpakaļ, 4, varbūt 3, 5, 7 gadi, tika pat iegūta Nobela prēmija par to, ka autofāgija ir kā, teiksim, ir apstiprināta zinātniski, jā, kad varbūt, jā, tur kaut kāds Japāņu zinātnieks ieguva Nobela prēmiju par to, kad izrādās, ka badošanās ieslēdz cilvēku reģenerācijas procesu, jā, to jau zināja visi pirms tam, bet oficiāli tas tika tā kā, pasniegts, ka tādā veidā tas notiek, ja, ka tās lizosomas, kas šūnās atrodas, viņas sāk patērēt visus patogēnos šūnu veidojumus, toksīnus un visu pārējo, ko viņas dara, viņas vienkārši sašķir viņas aminoskābēs un atkal ir materiāls, no kā veidot jaunas šūnas. Ja, tā kā izvadot varbūt kaut kādus šlakus caur limfātisko sistēmu ārā, caur asinsrites sistēmu, tādā garā. Tā kā viss tas arī ir, redz, ka te mums zinātne apstiprina to, kas nosacīti, ko tikko teica, jā, tāds, kad zinātnis, ne zinātnis, bet arī, kad enerģētiskos kanālus mēs atbrīvojam, tad, ka mēs neēdam. Tad zinātnis, kur tas arī pierādās, ka patiesībā tā atbrīvošanās notiek tādā veidā, kad ir šūnu tur elementi, ja, kas nodrošina šo te procesu, lai mums paliek brīvāk, vieglāk sajūta un lai mēs attīramies no visādām slimībām, kaitēm un veselības traucēkļiem, ja, kas pašsaprotam mums mazina enerģētisko potenciālu dzīvē. Ja, ja mums tādas problēmiņas tur ir kaut kāds iekšā. Tā kā, jā, no tā viedokļa mēs tā paskatāmies, tad viss jau vietā zinātne iet kopā ar netaustāmo zinātni, kas kāda patiesībā agrākos laikos bija tā, es neatceros līdz kuram gadsimtam vai gadam bija, kad ezotērika un egzaktā zinātne, ja, viņi gāja roku rokā un tur kaut kādi 2 slaveni zinātnieki sastrīdējās savā starpā un derības vinnēja tas, kurš gribēja nošķirt viņus, un principā pēc tām derībām tad arī tika nošķirta ezotērika no tradicionālās zinātnes. Ja, un no tā brīža mēs uzskatām, ka viens, kas ir nemērams, viņš ir nereāls, neīsts, ja, vienkārši mums nav mēri instrumenti, lai to izmērīt. Mēs neesam tik attīstīti, lai spētu tās lietas izmērīt šobrīd. Ja, bet tas, ko mēs varam izmērīt, tas ir īsts, ja, bet mēs jau zinām, ka ir daudzas lietas, ko mēs nespējam izmērīt, līdz ar to uztvert, ka tas viss nav īsts, tikai tāpēc, ka mēs to nemākam mērīt, tas ir arī, diezgan absurdi. Ar acīm neredzēt. To
tur arī jāskatās individuāli atkal. Protams. Teiksim, ja mēs tā salīdzinām, tas tā varētu būt ekvivalents, bet viens cilvēks vienkārši nav spējīgs bez ūdens varbūt iziet gavēni. Ja? Viņš nav organisms gatavs, mēs katrs esam savā tajā stāvoklī iekšējā un ārējā, ja, gan fizioloģiski, gan emocionālajā. Mums jāskatās, ar ko mēs katrs esam gatavi sākt. Ir sagatavošanās, ir tā kā un nesākam ar sausot. Noteikti, ja kāds ir jauns ar atturēšanos no ēdiena, tad sākam ar ūdenīti, jo tas būtu atbildīgāk pret savu ķermeni, pret savu... Vairāk, ja jūs zinat, ka jums ir varbūt kaut kāda iekšēja problēma vai kaut kas tāds, tad ir jāskatās. Principā vispār vajadzētu saprast, kas ir par problēmu, un tad vajadzētu sākt ievērojot šo te problēmas specifiku, varbūt ir jāskatās uz to, ko darīt un kā darīt. Jā. Jo reku minēja, jā, par to cistas gadījumu, jā, nu, es gan nezinu, tur, kur es mācījos pie Gulova viscerālo terapiju, jā, tur bija tā, ka es vienkārši garām ejot klausījos, viņam bija pārtraukums lekcijā mums, jā, un tad viņš, zina, ka profesors ar Gulovs kāds ir dzirdējis, nav? Viņš ir, principā, viscerālās terapijas pamatlicējs, tā kā Krievijā viņš ir apkopojis tantiņu visas zināšanas par visādām lauku sētām un savienojas to kopā ar mūsdienu tradicionālo medicīnu par to, kā strādāt ar iekšējiem orgāniem, ne tikai ar vēderu, viņš visu kaut ko tur gan ar injekcijām visādām nodarbojas, gan ar visām dēļu terapijām, apiterapijām, bišu terapijām, tur visu kaut ko viņš salīdz tādu veselu mācību programmu ir kopā un tas pie viņa brauc tās lietiņas mācīties. Un tas, ko es dzirdēju, tā viņam piezvana kāds cits, tur no kolēģiem, kas arī bija izmācījušies, pie viņš saka, man te atnāca sieviete ar kaut kādu, milzīgu cistu, jā, viņš saka, viņai tur saka, uzreiz jāguļās, sanāk noplīsīs, un kas tur būšot briesmu lietas, jā, viņa negribot, un viņš saka, ko darīt. Un Gulovs pateica 2 nedēļas vadošanās uz ūdens, un tad, lai viņi iet mērīt to, taisa to pārbaudi, jā. Viņš saka, viņai nebūs vairāk nekās. Viņš acīm redzot jau zina, ir kaut kādas lietas, kuras viņš jau pieredzēja nereizi vien izgājis cauri, ja 2 nedēļas vadošanās īsti pazūd. Pilnībā, jā, tā kā uzsūcas. Viņš tā tik droši to pateica pa telefonu. Es viņam pēc tam prasīju, kā zina, ka konkrēti 2 nedēļas. Viņš saka, tāpēc tas ir vidējais rādītājs 2 nedēļas. Citam vajag 2,5, citam ar 1 pietiek nedēļu, kā kuram, jā, bet rezultāts esot tādā veidā. Tā kā, var padalīties noslēpumu, kā no cistas atbrīvoties. Viņš jau tā, man konkrēti, man tā cista bija redzamtē ceļa. Jā. Un apmēram... Tur bija pa sieviešu līniju tās cistas, tur gāja. Jā, bet te man bija vienkārši ceļu trauma. Jā. Un tad, jā, tās tieši, bet, labi, nebija ūdens, sulas vēl nāca klāt, bet tās bija 2,5 līdz 3 nedēļām. Pēc 3 nedēļām es saprotu, pazud, jā. Tāpēc, jā, tā tēma, tāpēc mēs te runājam, jā, par to iespējamo retrītu, jā, kurš, es iespējami, bet ko Aleks organizē, jā, un mēs organizējam kopā, tad jebkurš gavēnis, principā, tas ir pats labākais starta punkts uz pārmaiņām dzīvē. Mums katra reize, kad mēs atsakamies no kaut kā, ir paredzēta tam, lai mēs kaut ko mainītu dzīvē. Ja mēs gavējam un atgriežamies atpakaļ vecajās sliedēs, tad, nebūs. It kā jēga būs uz to mirkli, tu sajūtīsi to impulsu, ka viss bija forši, jā, bet pēc tam tu atgriežoties atpakaļ iekrīti tajā pašā vecajā stāvoklī un saprot, ka nav jau nekas forši. Tas jau bija, tas tikai uz to mirkli bija, bet rekur dzīve ir atpakaļ tāda pati, kā bija. Tad ko iesaku, tad katru reizi, ja mēs kaut kā tādu nopietnāku gavēnu uzņemamies iziet, ja, tad vienmēr jābūt kādam mērķim, ko es mainīšu pēc tam dzīvē. Tas nevienmēr ir varbūt saistīts arī ar uzturu, ja, vai vēl kaut ko. Ja mēs attīramies uztura ziņā, mums attīrās arī mentāls. Mēs sākam savādāk skatīties uz lietām dzīvē, uz visu kaut ko, un mums ir vieglāk pieņemt un uzsākt kaut kādas jaunas aktivitātes, jaunu darbību, jaunu kaut kā dzīves sfēru uzlabot, nezinu, vienalga, ko katram jāskatās, kas pašam ir svarīgi. Bet, ja mēs runājam par uzturu, tad noteikti labāk ir
par pussolīti kaut vai pakāpties tuvāk tam vēlamajam savam uzturam pēc gavēņa, ja? Bet tur, pieņemsim, bija, nu, nezinu, visēdājs un gribi kļūt tur varbūt par vegānu vai svaigēdāju, ja? Nu, tad varbūt kā minimums tu varētu sākt veģetāru uzturu pēc gavēņa, ja? Teiksim, nu, jā. Nu, lūk, un tātad tu vari jau kaut ko vēl, bet atkal pēc sajūtām, pieņemsim, es nekad neesmu sevi ar varu neko spiedis atmest. Ja? Es arī kaut kādi 15, nezinu, 16 vai 17, es neesmu skaitījis atpakaļ, atmetu gaļu, alkoholu un cigaretes vienā dienā, nu, principā bez nekādiem tur pārmetumiem, bez nekādām tur problēmām iekšējām, bez nekā. Tas man bija tāds vienkārši apzināts impulss, ja? Kad es sapratu, ka man to vienkārši vairs nevajag. Nē, es tur gavēju neko, vienkārši man tik daudz sakrājās kaut kāda informācija galvā un zināšanas salikās kopā, ka es sapratu, ka visas no šodienas vairāk to nedara. Nu, lūk. Un pēc tam visi pārējie procesi notika ķermenī tikai pateicoties tam, ko viņš pats vēlās. Es vairs nevēlos zivi, pēc tam es nevēlos olu, tad es kaut kādus gadus vēl lietoju piena produktus, un es nezinu, 4 vai 5 gadus atpakaļ, negribu samelot. Pārstāju lietot piena produktus, jo vienkārši es viņus vairs nevēlos lietot, man nepatīk viņi, man viņi par smagu ir. Tagad man ir pat tāda sajūta par maizi, man sāk likties, ka man tāli jau, bieži vien sāk likties par smagu. Arī viņa pirms tam man likās par smagu, bet tas viss iet roku rokā ar to, kā es redzu pasauli, kā mainās pasauli priekš manis. Jā, mans uzturs mainās kopā ar to, kā es redzu, kāda ir pasauli. Un man nav nekāda problēma tur, nezinu, neēst vai ēst kaut ko. Ja vajag, es varu apēst arī kaut ko no tā produkta, es nenomiršu, bet vienkārši negribās to ēst. Un es nespiežu sevi, es neēstu tā, ka nedrīkst šitien te, bet ja tur ir ola vai piens vai kaut kas, viss nedrīkst. Es, protams, cenšos nelietot to visu, es neēdu tās lietas, ja, bet, kādreiz kaut kur gadās kaut kas iekšā, ja. Bet nav tā, ka man gribētos pagaršot vai apēst to. Es vienkārši zinu, ka man negribās, un ja es to apēdu, man pēc tam ir smaguma sajūta, man tagad nepatīkam pašam paliek iekšā. Bet es tāpat cenšos baudīt to visu stāvokli, kurā saprotas, ja. Tā kā es ieteiktu izmantot šos te lēcienus, mēs tā runājam ar vienu cilvēku, kas ar enzīmiem darbojās, ja, tur, tirgo tos enzīmus, tirgo un tā tālāk. Viņš saka, ka viņam ļoti palīdzēja enzīmi mainīt tos uzturu līmeņus. Es saku, bet man vispār, es prasu, kā palīdzēja. Viņš saka, tāpēc, ka bija smagi atteikties no kaut kā. Es tā domāju, bet es nekad mūžā no kā neesmu atteicies savā dzīvē. Man vienkārši pārstāja gribēt, runājot par uzturu, ja, man vienkārši pārstāja gribēties vienu lietu ēst, otru lietu ēst, trešo lietu ēst. Un es sapratu, ka viņš iet no apakš, viņš caur uzturu iet uz turien, kas arī ir normāls variants, ja, caur gavēņiem, caur visu pārējo. Man sanāk, es eju atkal no zināšanām, no augšas, tā kā man saliekās tā kopējā bilde, es saprotu, ka to nevajag, un tad ķermenis pēc kāda laika zemapziņa pielāgojas tam, ko es esmu sapratis savā dzīvē, un viņi vairs negrib to lietot uzturā arī. Ir divi ceļi, ir no augšas un no apakšas, ja, bet patiesībā, ja mēs pa vidu stāvam, nav svarīgi, no kuras puses mēs kaut ko mainām savā dzīvē, bet mēs mainām. Vēl varbūt papildināt, ja tu uz augļu sulām biji, tad nav tā, ka tu augļus nevar, tu vari augļus mierīgi ēst, un ir tā, ka ja cilvēks ir gavējis bez sulas, tā kā tīri uz ūdens, tad ir bišķi striktāk jāskatās uz to, ar ko tu sāc ēst, jā, un tad es ieteiktu vienkārši sākt ar fermentiem kaut kādiem, jā, ja tu nesi bez ēdiena bijusi, ja, tad viegli fermenti, ja, vai, piemēram, tur kāpostu sula, ja, vai kaut kas tāds. Ja tu uzstājas 2-3 dienu ūdens skūru, pēc tam jau tas nav, tas ir ilgstošāk. Ilgstošam, jā, pēc ilgstošāk. Kā minimums 4 dienas, pēc 4 dienām tad jau jāskatās, 3 varbūt kādam, tur arī individuāli tur vienkārši jāskatās, bet es ieteiktu tā, ka vispār, ja runā par to, kā vieglāk uzsākt, ir lietot viegli fermentētus produktus. Tas ir kaut kāds tas pats kāpos, ja kurš dārzens viegli fermentēts, viņš vieglāk gremojās tev. Ja, nevis atkal viņu nevis rīt, bet viņu izkožļāt kārtīgi un norīt. Ja. Tā kā teica arī, ja, ka vajag kožļājumu kaut ko lietas. Jā, un tieši tas fermentētais produkts, viņš vieglāk gremosies tev, vieglāk būs panesams.
Ja tu esi uz sauso badošanu bijusi, ja, tad noteikti nesāc ar produktiem. Noteikti nesāc ar skābo kāpostu. Noteikti nē. Jā, tur ir jābūt pa priekšu dzeršanas sākās process, tu dzer ūdeni, pēc tam vai padzer kaut kādu sulu vai fermentētu sulu vai kaut ko tādu, ja. Tad fermentētu arī nevis alkoholu, ja. Nu jā, bet citreiz ir tāds fermentēts un tāds labi fermentēts, ja, jau ar grādiņu, ja. Un tad to nevajadzētu lietot, vienkārši saprast, kas ir kas atšķirības ar tām lietām. Nu, tā kā, tā es ieteiktu to fermentēto pārtiku varbūt palietot. Nu, sevišķi tagad arī sākās laiks, kad mūsu organisms dabā, mūsu platuma grādos sāks laiks, ka mūsu organismam būs vieglāk gremot fermentētu pārtiku. Tieši tāpēc parasti pirms šitiem te visiem dabas procesiem un svētkiem, ja, kas mums te notiek. Jā, cilvēks parasti gavē, lai vieglāk būtu pārslēgties uz jauno pārtiku. Daba mums tā ir iekārtojas. Mums ir vienkārši gavēji, vēl tur pareizticīgo kalendārs ievēro kaut kādus tos posti, ja, saucamē tas polnoičišķieņi, augstpilnakķiļies, ja. Un tad tu attiecīgi pārslēdzies uz jauno uzturu. Ja. Nu, teiksim, tas vidusmēra cilvēks, viņš ievēro gavēju, un tad viņš pārkārtojās jau uz kaut kādiem tur produktiem, kas ir, kā lai saka, piemērot šajā sezonālajā laikā mums. Tā daba ir iekārtojusi mūs, un tie svētki priekš tam ir, un redz, dažas baznīcas reliģiskās tradīcijas arī ir noturējuši pie sevis vēl tādus skatījumu tādā rakursā, kas it kā ir pat pozitīvi, ja, vairumā gadījumos. Palīdz pārkārtot. Nu tā. Paldies. Jūs iepriekš teicāt, ka sākumā ir gatavošanās gavēji. Ko jūs ar to domājat? Tas nozīmē to, ja tu ēdi pirms tam vecas sarūsējušas mašīnas un jebko, kas kustās un tā tālāk, tev pakāpeniski jāsamazina tas uzturs un jāpārslēdzās uz vieglāku uzturu, pirms tu pavisam atslēdzies no viņu nost. Sagatavošanās minimums vajadzētu 3-4 dienas, tā kā sākt domāt par to, ka tu bišķi savādāk mainīs. Jo uzturs jau, kur mums sākās, ja mēs tā skatāmies, uzturs jau mums sākās galvā pirmām kārtām. Ja, problēmas ar uzturu mums rodās tad, kā te visi saka, ja, es sāku domāt, ka man tak vajadzētu paēst, vai ne? Un kā tad tas būs, ka es tagad nepaēdīšu? Tas nozīmē to, ka mēs vienkārši ēdam ar smadzenēm. Nevis, nu, teiksim, mums gribās ēst prātam, nevis reāli ķermenim. Un tāpēc pirmais ir noskaņošanās. Noskaņoties palīdz arī tad, ja tu fizioloģiski mazāk tērē kaut kādu produktu, mazāk patērē viņu, ja, vai vispār centies izslēgt kaut kādus produktus, ko tu apzinies, kas ir smagi un varbūt pat kaitējoši tavai veselībai un tā tālāk. Un tad to ej uz to gavēni. Ja. Tas tāds, teiksim, tāds apzināts askētisms sākās jau pirms paša askētisma. Ja. Teiksim, apziņā viņš jau ieslēdzās, ka tu gatavojies. Tieši tāpat kā pirtī iešana, ja. Tāpēc bija pirts diena. Ja. Cilvēks gāja pirtī nevis tanī brīdī, ka viņš iegāja, viņš gāja pirtī, tad viņš jau gatavojās iet uz to pirti. Jā, mēs noskaņojamies šeit, jā, un tad mums tālāk notiek tas process, kur mēs savādāk, ja mums iemet tur, nezinu, 120 grādos pirtī iekšā uzreiz, un tagad peries, ko tu neperies, ko tu te ģīksti, jā, tā tālāk. Protams, nekāds labs rezultāts nebūs.